Sabiedrībai vajadzētu risināt katrā ziņā, tas sabiedrībai nāktu par labu, ja viņi tiktu risināti. Vai tas tiks darīts, es nezinu, es šaubos, ņemot vērā inertumu, bet tas būtu labi. Tātad, es šobrīd esmu politiskā trimdā, esmu meklēšanā Schengena zonā, nevaru iebraukt Latvijā, satiekos ar ģimenes tikai retums, reizēm, pie manis atbrauc. Un Latvijā man draud 1 gads un 8 mēneši cietumā. Pie tam visas tiesas ir izietas, es esmu mēģinājis visu piedalīties, godprātīgi pārsūdzēt un cīnīties kaut kā par to taisnību, bet kā parādījās, ka faktiski ir tā, ka ja tu to dari, tu nonāc vēl sliktākā situācijā nekā, ja tu nedari. Tu uzreiz aizbrauc prom, tad tu vienmēr var atgriezties, vienoties ar prokuratūru un tev var iedot kaut kādu simbolisku soli, bet ja tu izēji visu instanci, visu pārsūdz, un tad tev pēc tam nāks emigrēt, tad faktiski nav nekāda tiesisku mehānismu, kā kaut ko mainīt. Tas viss pārveidojas par tādu purvu, kurā iestiek gan cilvēks, gan valsts. Cilvēks, protams, par to maksā, valsts par to maksā daudz mazākā mērā. Un tā situācija ir diezgan tāda bezcerīga un pilnībā bezjēdzīga. Tātad 9. gada 13. janvārī es piedalījos idejas apsvērumu dēļ. Es uzskatīju, ka vajag kaut kā varēja parādīt, ka tauta arī kaut ko jūt un domā un dara. Un tas bija par iemeslu, kāpēc tiesas procesā es no šī ideiskuma nevarēju atkāpties. Es pie viņa turējos, jo man šķita, ka tā būtu šī ideiskuma nodevība, šīs idejas nodevība. Tādi cilvēki, kas 13. janvārī nonāca nejauši vai pusnejauši, kuri tur vienkārši tā mirkļa iespaidā nolēma piedalīties, viņiem bija daudz vieglāk. Viņi varēja atteikties viņiem varbūt arī nebija tās pārliecības, vai viņi bija tik vāji, ka viņas varēja atteikties. Un viņi piekrita darījumam ar prokuratūru, respektīvi atzīt vainu, un tādējādi saņēma simbolisku sodus, piemēram, 80 darba stundas vai kaut kāds 1000 latu soda naudas. Kas salīdzinoši izklausās 1000 latu daudz, bet, teiksim, es šobrīd, protams, dzīvodams trimdā, es jau esmu pazaudējis daudz vairāk. Plus vēl tas neko neatliksim, ja es esmu pazaudējis daudz vairāk, bet vienalga. Es nevaru iebraukt Latvijā, un pēc šā brīža likumdošanas nevarēšu iebraukt vēl 14 gadus, jo noilgums pat par 20 mēnešu cietums ir 14 gadi. Absurdi, bet tā tas ir. Es ceru, ka, protams, kaut kas mainīsies, tiks pieņemta amnestija vai kaut kādā veidā tas risināsies, bet nekādu citu risinājumu potenciāli nav. Es sāku pētīt, kur ir šī problēma, ka tiesa prasa atzīt vainu, un tāpat laikā es nebiju gatavs atzīt vainu, jo es teicu, es atzīstu rīcību, es neliedzos, ka es to esmu darījis. Es teicu, es to esmu darījis, bet tas bija pareizi darīts. Līdz ar to es nesaskatu vainu savā rīcībā. Un es šodien apskatījos literārās valodas vārnīcā, un vienas nozīmes, divas nianses ir, vārdam vaina ir pēc likuma sodāms pārkāpums, un otra ir nosodāma rīcība. Un es domāju, ka te ir diezgan liela problēma, un arī viens no cēloņiem, kāpēc es esmu tur, kur esmu, ka tieslietās pēc likuma sodām pārkāpumu apzīmē ar to pašu vārdu, ar ko apzīmē, teiksim, no morāles viedokļa nosodāma rīcību. Un tātad, ja man teiktu, vai tu atzīsti, ka tu esi veicis pēc likuma sodām pārkāpumu? Es teiktu, ka jā, es uzskatu, ka likumi ir nepareizi, bet pēc saskaņā ar šiem nepareizajiem likumiem es esmu veicis sodām pārkāpumu. Bet ja man jautātu, vai tu uzskati, ka tu esi veicis nosodāmu rīcību, es teiktu, nē. Es esmu veicis pareizu rīcību, kas bija sabiedrības un tautas interesēs. Bet līdz ar to, tā kā abas šīs lietas apzīmē ar vārdu vaina, man jautā,
vai tu atzīsti vainu, un tā pamatnozīme, ko es, būdams nejurists, uztveru šī vārdā, ir tomēr šī te morāli nosodamā rīcība, tad es, protams, atbildu, ka es neatzīstu vainu. Bet tagad es saprotu, ka tomēr šie tiesneši, pārsvarā šīs tiesneses, ja, viņi jau runā tādā juridiskajā nozīmē, bet to cilvēkam neizskaidro un to viņš nesaprot. Lūk. Tad interesants aspekts, un vēl izstāstīšu to faktisko situāciju. Ja, tātad man piesprieda, tā kā es neatzinu šo vainu, man piesprieda pusotru gadu nosacīt, es pārsūdzēju, tad man par pārsūdzēšanu piesprieda vēl 2 mēnešus klāt. Un kasācija nepieņēma, Satversmes tiesā nepieņēma, ECT nepieņēma. Un tad stājās spēkā tas, jau pēc kasācijas nepieņemšanas stājās spēkā nosacītais sods. Un izrādījās, ka 2005. gadā ir mainīta nosacītā soda izciešanas kārtība. Pirms tam bija vienkārši tu dzīvo un neko sliktu nedari, un tad tas laiks paiet, un tu neko sliktu nesi izdarījis, tad tu esi izcieši šo sodu. Tad pēc Andreja Judina iniciatīvas pirms 10 gadiem tika ieviesta tāda probācija un probācijas dienests izveidots, un viņi nodarbojas it kā ar šo noziedznieku ganīšanu. Ja? Tātad pēc viņu sastādīta grafika ir jāatzīvo. Tādā gadījumā, ja tiešām cilvēks ir noziedznieks kaut kāds tur narkomāns, un tad viņš iet un atskaitās, jā, es esmu iekārtojies darbā par gruščiku, ja? Tad es saprotu, tam ir kaut kāda jēga, tam ir kaut kāda nozīme. Bet šādā politiskā lietā, protams, tam jēga nav, tas ir formāli un tas ir vienkārši pazemojoši. Plus tas, ka es esmu pietiekami sociāls un, probācijas dienesta mērķis, kas ir rakstīts likumā, ir personas reintegrēšana sabiedrībā, resocializēšana. Un es principā uzskatīju, ka man nav šādā veidā, ka valstī nav mani šādā veidā jāpazemo. Ka tas ir nepamatoti lieki, un es atteicos, es publiski atteicos iet uz probācijas dienestu. Tad probācijas dienestam, viņam pēc likuma viņš nevarēja savādāk rīkoties, bija jāsniedz tiesā lūgums par reālo izpildi. Bet te sākas tas, ka tiesai faktiski bija jāvērtē, un tiesa varēja pieņemt šo lēmumu par reālo izpildi, varēja nepieņemt, varēja noraidīt. Un tiesai būtu jāvērtē, vai šāda iesēdināšana reāla, vai viņa ir sabiedrības interesēs vai nav, vai viņa atbilst likumu mērķiem, tā skaitā krimināla procesa mērķiem, kas ir, pēc iespējas mazāk ierobežojot individus, ja, un individu tiesības, ja, panākt sabiedrībai vēlamo rezultātu. Un probācijas mērķiem, kas ir tātad personas resocializēšana. Tas viss tiesā tika iesniegt dokumentu paketi par to, ka es pietiekami sociāls, man nevajag resocializēt, visu pierādījumu, visu. Bet tiesa nevērtē šādā aspektā. Viņa nevērtē no sabiedrības interešu viedokļa. Viņa vērtē pēc principa, tu spirinies, tad tev vajag pa pūnu. Ja? Un tas faktiski ir nepareizi. Tiesai nevajadzētu būt pretsabiedriskai. Tiesai tomēr vajadzētu darboties saskaņā ar šiem likuma mērķiem, kurus tomēr likumdevējs pauž kā sabiedrības intereses raksturojušas. Un rezultāts ir tāds, ka šobrīd ir stājies spēkā lēmums, kurš nav pārsūdzams par reāli cietumsodu uz gadu un 8 mēnešiem. Pilnīgi bezjēdzīgs, pilnīgi nekādu labumu sabiedrībai nenesošs, bet ļaunumu lielu man nekošs. Es esmu spiests uzturēties ārpus Latvijas, faktiski politiskā emigrācijā. Un īstenībā es esmu pārsteigts, ka Latvija kā valsts un viņas tieslietu sistēma tik zemu nolaidās. Es visu laiku cerēju, ka viņi to nedarīs, bet situācija ir tāda, kāda viņa. Tāpēc es ceru uz kaut kādu sabiedrības atbalstu, ka mēs kaut kādā veidā spēsim to mainīt. Kaut gan, kā jūs zināt, protams, cerība ir gara virve un muļķi mierinājuši, un kas tik vēl nav cerība. Lūk, bet kāda tad ir šī
teorētiskā problēma, ko es gribētu pacelt. Problēma ir tāda, ka faktiski tiesa no manis prasīja rīkoties amorāli. Jo, teiksim, augot un lasot literatūru un tā tālāk, veidoties kā cilvēkam, manī veidojās pārliecība, ka ideālus nedrīkst nodot, ka tas ir diezgan zemiski atteikties no ideāliem. Un tas daudz kur parādās, es nolasīšu dažus citātus, ja, teiksim, atradu vienu kaut kādu tādu, pat, tādu mazliet uz austrumu kaut kādām lietām orientētu lapiņu, tādu maz sektantiņu ierakstu. Cilvēka degradācijas stadijas, viņam tā kāds 15, otrā degradācijas stadija ir ideāla zaudēšana. Tad vēl no Крыва пресses. Самые глубокие убеждения человека, его религия, национальная идентичность и этический кодекс, это идеал, ja, savā ziņā, обрабатываются особой областью мозга, в отличие от менее значимых принципов, от которых человек, в принципе, готов отказаться под давлением или при соответствующей материальной награде, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Philosophical Actions of the Royal Society. Ja, tātad par šīm bāzes lietām, ja, tā skaitā ideālai, pat it kā anatomiski, atbild citu kaut kādu smadzeņu daļu. Tas ir interesanti, tad no viņiem atteikties pat tādā ziņā ir nepareizi. Un tad vēl citās no Reizijas Kalniņas intervijas 8. gadā. Man liekas, nodot ideāls nozīmē nodot sevi. Nodot to, kas esi. Lai nenodot ideālus, tu nedrīkst baidīties. Tikai jautājums, vai ideāli ir patiesi vai tikai iedomāt. Man liekas, sirdsapziņa ir tā, kas pasaka. Ja? Tātad mans gadījums, ja? Es nenodevu sevi, es nenodevu tos ideālus, kur dēļ es 13. janvārī piedalījos. Es nebaidījos, nenobijos. Mana sirdsapziņa saka, ka man ideāli bija patiesi, un es vienot ir patiesi, bet par to es maksāju ļoti dārgu cenu šobrīd. Sistēma mani ļoti, ļoti stipri lauž. Gan attiecību ziņā, materiāla ziņā, gan psiholoģiskā ziņā, gan, teiksim, karjeras ziņā es maksāju ļoti, ļoti dārgi par to, kas no šiem neatteicos. Tātad, tas pamat jautājums, vai tas ir pareizi, ka tiesa, ja, kā mūsu sabiedrības tās, kārtības garants, ka viņa pieprasa cilvēkam vai atteikties no ideāliem, vai tikt ļoti bargi sodītam. Atcerēsimies, ka, teiksim, padomju laikā tas bija, teiksim, bija cilvēki, kas atteicās dienēt armijā, tad viņus sēdināja iekšā cietumā uz tādu pašu laiku, kā viņam būtu jādiena armijā, ja tur 2 vai 3 gadi. Bet sabiedrība tādiem jūta līdzi un simpatizēja. Viņiem šķita, ka tas nav īsti pareizi. Vai tiešām neatkarīgā Latvijā būtu pat sistēma, es nezinu, man šķiet, ka nebūtu. Nākamais, vēl kas ir, vēl viena pretruna, manā spriedumā ir rakstīts, ka es esmu paveicis sevišķi smagu noziegumu. Tā ir tāda juridiskā kvalifikācija, ja tātad katram noziegumam vai viņš ir viegls, vai vidējs smags, vai sevišķi smags. Un man par dažu akmeņu sviešanu pa sejam ir sevišķi smags. Tas ir tāpēc, ka tas pants ir palicis no padomju laikiem, ka tāds sacelšanās skaitījās ārkārtīgi smagi noziegumi. Bet situācija ir tāda, ka tā kā ir šāda kvalifikācija, tad, piemēram, man visi saka, vajag griezties pie prezidenta, lai viņš apžēlo. Bet prezidentam nav tiesības apžēlot, ja ir sevišķi smags noziegums. Traģikomisks absurds, bet tas veido visu šo situāciju, kas parāda, kādā valstī un cik tiesiskā sistēmā mēs dzīvojam. To nevar, tā ir viena no šīm pretrunām, ja, kas arī parāda, ka tā nevajadzētu būt. Tātad, es pat runāju pirms pāris dienām ar vienu juristu, kas nodarbojas arī ar cilvēktiesību jautājumiem un aizstāv. Un
es viņai stāstīju par šo savu pārliecību, par to, kā vispār ir veidojusies šī sistēma, viņi pat uz mani sadusmojās. Viņi teica, jūs nav iespējams aizstāvēt, ja? Kā tā var? Jums jāsaka, ka jūs to nedarījāt. Un tad jūs varēs aizstāvēt, tad varēs iesniegt ECT, tad varēs to un to. It kā absurds. Mums visiem bērnībā mācīja, ka melot nav labi. Bet šie cilvēki, kas ir profesionāli juristi, viņi saka, vajag melot. Nav labi teikt patiesību, nav labi teikt to, ko tu domā, paust savus ideālus. Un tad, bet šīs sarunas, es sāku domāt, vai mēs neesam gadījumā no dažādām planētām. Jo tiešām ir tāda sajūta, ka teiksim, tas, kas manuprāt ir morāli un pie kā būtu jāpieturās, ka tas šiem te profesionāliem juristiem, viņiem nešķiet svarīgs, un viņi uzskata, ka jārīkojas manā izpratnē amorāli. Un tas jautājums ir tāds, kā rīkoties sabiedrībai šādā gadījumā, kad formālais tiesiskais kodeks neatbilst, tad morāls kodeksam var nonākt to pretrunā. Ja? Vai tiešām sabiedrībai ir ar to jāsadzīvo? Vai sabiedrībai tomēr kaut kas jāmaina? Vai tiešām tas ir neizbēgami, ka tāda pretruna ir? Vai tomēr var veikt kaut kādu optimizēšanas, minimizēšanas uzdevumu un nonākt, lai šī pretruna būtu minimāla? Ja? Protams, ir visādas tur tās spekulācijas, ka tur Reinis Kaudzīte teica, ka likums ir taisnības mūžīgais pretinieks, vai vēl visādas tādas, bet tas nav, tiesa nekad nebūs līdz galam taisnīga, bet tad laikā satversmē mums ir rakstīts, ka katram mums ir tiesības uz taisnīgu tiesu. Tātad uz to ir jātiec. Vai mums vajadzētu vienkārši pieņemt, ka viņi ir netaisnīgi un tā dzīvot? Es nezinu, man tā nešķiet. Un to es arī pēc tam gribēšu, kad mēs pārēsim pie diskusijas, gribēšu dzirdēt, ko jūs domājat, tad padomāt par šo jautājumu. Bet man tomēr šķiet, ka, teiksim, ir situācijas, kad var tā nebūt. Pieņemsim, ka tiesu spriež nevis profesionāli, bet spriež kaut kādi vecajie, ja? Tātad, ļaudis, kas saskaņā, kas ir pietiekami daudz redzējuši un saskaņā ar šīs te kopienas morālajiem kritērijiem, viņi tiek atzīti par autoritātēm. Un tad viņi tiesu spriež saskaņā tiešām ar morāli. Viņi nespriež tiesu saskaņā ar kaut kādām formālām lietām, bet atbilstoši morālai. Tātad ir iespēja varbūt, ka šī profesionalizācija, šī cunftes veidošana, juristu cunftes veidošana ir tā problēma. Ka varbūt tiešām jābūt kaut kādām goda tiesām un kaut kādām, tas, protams, ir sarežģīti, tas ļoti sarežģīti, bet tas varbūt atrisinās šo jautājumu. Varbūt, ka vienkārši tai cunftei jābūt savādākai, es nezinu. Bet šobrīd ir situācija tāda, ka ir atsevišķa cunfte, kura domā savādāk, kura faktiski nereiķinās ar sabiedrības to morālo nostādni, bet kurai ir tiesības izlemt mūsu likteņus. Ja? Katru no mums un likteņus tiešām pilnā šī vārda nozīmē. Zaudēt dzīves gadus, zaudēt ģimenes, zaudēt mājas, zaudēt visu, principā, ko cilvēks krāja gadu desmitiem, gan materiālā, gan garīgā ziņā. Izņemot zināšanas, protams. Zināšanas nevar atņemt, tas ir sen zināms. Kaut gan var cietumā tā nomocīt, ka tā zināšanas pēc tam arī nevarēs pilnvērtīgi pielietot. Un šī gadījumā, faktiski, manā gadījumā, tieslietu sistēma ir iedzinusi gan pati dzēdi, gan sabiedrība ir iedzinusi strupceļā. Un šobrīd nav skaidrs, kā to var atrisināt. Jo, faktiski man dzīve tiek izpostīta. Sabiedrībā lielākajā daļā ir skaidrs, ka tas ir nepamatot, ka tas ir stulbi un nevajadzīgi. Bet nav juridiski mehānismu, kā to varētu pagriezt atpakaļ. Ir daži, piemēram, amnestijas likums, bet viņi ir tik smagi un tik
reti pielietojami, ka faktiski varbūt viņš var izdoties iekustināt, varbūt arī nē. Bet tāda normāla darba kārtība esoša tiesisku mehānismu nav. Lūk, tas arī tas, ko es gribēju pastāstīt par šo te problēmu, ka tiešām ka ir šī atšķirība starp tieslietu darbinieku uztveri un sabiedrības morālo uztveri, un kad reizēm pretruna ir tiešām tik liela, kad šīs uztveres ir pilnīgi pretējas. Un tas ir tas, ko es gribētu dzirdēt arī jūsu viedokli. Kā to var? Ko jūs, prāt, varat darīt šī situācijā un kā vajadzētu rīkoties?